Kā. Jā, labdien, kolēģi deputāti! Šodien ir izsludināta ārkārtas domes sēde um, ar sekojošu darba kārtību par mēneša darba algas noteikšanu, par valsts finansējumu sadalījumu pedagoģiem, gan pašvaldības papildus finansējumu. Tātad ir trīs lēmuma projekti un, nu, diemžēl, informācija, lai veiktu šos aprēķinus precīzi ienāk tad, kad viņa ienāk, un gan pašvaldībā, gan arī pie izglītības pārvaldes. Labdien arī visiem interesantiem, kas ir pieslēgušies šās ārkārtas sēdes lēmumu projektu izskatīšanai. Sēde var tikt sākta, jo ārkārtas sēdēs darba kārtība nav jāapstiprina. Tad pirmais lēmuma projektiņš ir par mēneša darba algas noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem. Vēlos informēt, ka mūsu deputātu sastāvā ir arī pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji. Aicinu piedalīties debatēs, izteikt savus viedokļus, bet balsojumā jūs nepiedalieties. Tas ir Imants Slišāns, tā ir Iveta Rilkeviča, tas ir Egons Salmanis. Kolēģi, tas ir saprotami? Jā, skaidrs, paldies. Lūdzu, ziņo Inese Circene un Ieva Sīle. Labdien! Pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem, numur 445 pedagoģu darba samaksas noteikumiem, kā arī Balnodu pašvaldības 2025. gada 25. septembra noteikumiem numur 4 slīpsvītra 2025 par valsts budžeta meditācijas aprēķinu sadalas kārtību un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Balnodu pašvaldības pedagoģu darba samaksai obligātās pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm pirmo pielikumu izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes izvērtēšanas kritēriju. Un tātad izglītības pārvalde ir izvērtējusi katru izglītības iestādes vadītāju, un algas likmes veidojas no ministru kabineta noteikumiem, mēneša zemākās darba likmes, un attiecīgi papildus ir procentuālais novērtējums par izvērtēšanas kritērijiem. Un tādēļ lūgums apstiprināt vispārējās profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes pirms nodokļu nomaksas. Tas ir noteikts pirmajā punktā. Un otrajā punktā lūgums apstiprināt pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes pirms nodokļu nomaksas. Tās pirmskolas izglītības iestādes. Un trešais punkts nosaka noteikti, ka pirmajā un otrajā punktā noteiktās mēneša darba algas likmes un piemaksas tiek piemērotas sākot ar 2025. gada 1. septembri, un kontroli par lēmumu izpildu uzdod Balnoda pašvaldības izpildirektoram. Jā, paldies. Vienu sekundīti, jā, pirms jautājumiem. Tad sēdē klātienē piedalās Aija Mežulī, Jānis Trupelnieks, Inta Kaļva, Andris Mežals, Andris Bačuks. Attālināti ir pieslēgušies tātad deputāti Imants Slišāns, Egons Talmanis, tūdaļ būs pieslēdzies Aldis Ločmelis, Iveta Rilkeviča un Sandra Kinzule. Nepiedalās Tālis Korlašs, Sandrs Ņikuļins, Ruta Cibule, Sergejs Maksimovs, Jānis Auziņš. Kvorums ir pietiekošs, lai varētu izskatīt jautājumus un veikt arī balsojumu. Paldies! Lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Man būs jautājums. Jautāšu vēl laikam, tāpēc, ka nezinu, vēlos uzzināt, kādi ir šie kritēriji, pēc kā jūs izrēķināt? Tātad 2025. gada 25. septembrī pie noteikumiem ir pielikums, tātad kritērija. Pirmais kritērijs ir personāls, tātad cik darbinieku ir šajā, un tad maksimāli var iegūt 3 punktus. Darba intensitāte, maksimālais punktu skaits ir tātad 6. Obligātā vecuma izglītojamo skaita dinamika pēdējos 3 gados, izglītības iestādes pedagoģu resursi, izglītības iestādes vadītāja ieguldījums projektu darbā, finanšu resursu piesaistē,
izglītojamo sasniegumi, iepriekš noteikto mērķu un uzdevumu izpilde un darba stāsts šī iestādes vadītāja amatā. Maksimālais procents, ko var iegūt, 10%. Es varbūt papildināšu, labdien. Izglītības pārvalde ir arī izglītības iestāžu vadītāju darba izvērtēšanas protokols, kur jūs droši varat ienākt un ar katru vadītāju šo izvērtējumu iepazīties. Jā, paldies. Vai Andrijs Smaļošu atbildēja, saņēma? Jā, paldies, saņēmu atbildi. Paldies. Vai vēl kādam ir jautājumi? Jā, jautājumu nav. Kāds vēlas izteikties debatēs? Uzsākam balsošanu. Es atvainojos, vai es par jautājumu drīkst balsot? Jā, Egon, tu nebija vēl pieslēdzies akurāt, tā kā mēs runājamies kolēģiem paziņoja, tātad Iveta Relkeviča, Egons Salmanis, Imants Slišāns ir aicināti šajā balsojumā nepiedalīties. Paldies. Paldies. Tā, balsojumu slēdzam. 7 deputāti ir nobalsojuši par, tātad Andris Bačuks, Inta Kaļos, Andra Kindzele, Aldis Ločmilis, Aija Mežale, Andris Mežals, Jānis Trupelnieks. Balsojumā nepiedalās Iveta Rilkeviča, Egons Salmanis un Imants Slišāns. Tā. Tagad. Viss kārtībā, ja? Paldies, kolēģi. Lēmuma projekts atbalstīts. Otrais lēmuma projekts par valsts finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2025. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim. Ziņoja Ieva Sila. Lūdzu, Ieva. Tātad, pamatojoties uz ministru kabineta 2025. gada septembra rīkojumu par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām, pašvaldību izglītības iestādēm 2025. gadam, ir veikts starp izglītības iestādēm valsts budžeta finansējums. Tad, saskaņā tātad ar pirmais pielikumā jūs redzat, ka mērķdotācijas sadalījums balvu nauda pašvaldības pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2025. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim valsts budžeta mērķdotācija ir piešķirtā 4 mēnešiem 1 783 487 eiro. Savukārt, balvu profesionālās un vispār izglītojošās vidusskolas profesionālās pamatizglītības, arodu izglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagoģu darba samaksai un valsts sociālām apdrošināšanas obligātajām iemaksām šī gada 4 mēnešiem piešķirs finansējums 107 190 eiro. Un, kā arī 26. septembrī notika balvu novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadalas komisijas sēde, kurā tika arī sadalīta šī interešu izglītības programmām mērķdotācija. Tādēļ arī sadalījums varat redzēt 3. pielikumā, kas ir Balvnoda pašvaldības interešu izglītības programma pedagoģu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un 4 mēnešiem piešķirtais finansējums 94 893 eiro. Un 4. pielikums 234 mēnešu piešķirtā mērķdotācija 236 365 eiro apmērā ir Balvu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Tādēļ lūgums apstiprināt šo mērķdotācijas sadalījumu. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Skolu direktori, deputāti, jums viss skaidrs? Skaidrs, jā, labi, paldies. Vai kāds vēlas izteikties debatēs?
Mēs sākam balsošanu. Balsojumu slēdzu. Visi 10 domes sēdē esošie deputāti nobalsojuši par. Lēmuma projekts atbalstīts. Trešais lēmuma projekts par pašvaldības papildus finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2025. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim. Ziņo Ieva Sīla. Lūdzu, Ieva. Tātad, pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem 376, kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērdotāciju pedagoģu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādēs, ir noteikts, ka mērdotācija tiek sadalīta atbilstoši bērnu izglītojumam skaitam izglītības iestādē. Un, pirmajā pielikumā šīs finansējums, papildu finansējums ir nepieciešams pirmsskolas izglītības izglītojumiem. Tad arī ministru kabineta noteikumos noteikts, ka viena bērna izmaksas 132,81 eiro. Tad kādēļ ir nepieciešams papildus? Tātad, ja līdz līdz 31. augustam mērdotācija tiek, piemēram, pirmskolas izglītības iestādē Pīlādzītes tika piešķirts par 84 bērniem, tad no 1. septembra ir 73 bērni. Tad par 11 bērniem izglītojumu skaits ir mazāks. Sienāzītī tie ir par 10 izglītojumiem mazāk, Baltinavas vidusskolā par 6, un Eglainas pamatskolā situācija bija tāda, ka pagājušajā gadā, ņemot vērā, ka viņiem pirmskolas izglītības grupiņa ir apvienota, jo izglītojumā skaits ir minimāls, tad iepriekšējā mācību gadā bija izglītojamo skaits, kas bija obligātajā pirmskolas vecumā, tie ir 5-gadnieki, 6-gadnieki, bija vairāk, bet šobrīd tie ir tikai 2. Un pagājušajā mācību gadā tātad grupiņas darba laiks tika nosegts no valsts finansējuma. Šobrīd tas nav iespējams, un tādēļ izglītojamo skaita samazināšanās dēļ tiek lūgts papildus finansējums, kas nav paredzēts un kas nav šobrīd budžetā apstiprināts. Un 29,220 eiro mēnesī. Tādēļ lūgums apstiprināt Balvu novada pašvaldības papildu finansējumu izglītības iestāžu pedagoģu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2025. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim piešķirt papildu finansējumu 29,220 eiro no Balvu novada pašvaldības 2025. gada budžeta, veicot grozījumus pašvaldības pamatbudžeta izdevumu tāmē, skolāna autobusu iegādi par 29,040 eiro, novirzot pašvaldības līdzfinansējumu skolāna autobusu iegādēji un papildus samazinot plānoto atlikumu uz gada beigām par 180 eiro. Balvu no domes 2025. gada 24. aprīļa lēmums par finansējumu piešķiršanu skolām pārvadājumu autobusu iegādē un uzdot balvu no centrālās pārvaldes finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļai sagatavot balvu no pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumus atbilstoši šī lēmuma 1. un 2. punktam un kontroli par lēmumu izpildu uzdot balvu no pašvaldības izpildu direktoram. Paldies, vai ir jautājumi? Sveicināti kolēģi un iestāžu vadītāji, visi, kas klausās. Jā, es varbūt pie tā pirmā pielikuma, to, ko mēs arī braucām pa iestādēm un konstatējām, kad ir vajadzīgs šis finansējums papildus, tad man ir jautājums izglītības pārvaldes speciālistiem. Tātad mēs gatavojam budžetu jaunam gadam ar janvāri. Mums arī šie noteikti skaitļi būs jāparedz arī uz budžetu, kas arī netika plānoti šim gadam. Skaidrs, to mēs runāsim un domāsim un arī šīm iestāžu vadītājiem, bet noteikti šis finansējums, viņš diezko mazāks noteikti nepaliks, jo šajā procesā mēs tomēr nevaram varbūt kādu stundu mazāk varētu strādāt, bet vai tas ir atkal korekti pret sabiedrību un vecākiem? Tagad redziet arī kolēģi, neskatoties uz to, ka mēs kārtojam arī vidusskolas posmus, arī pirmsskolā mēs pie šī jautājuma
jau esam nonākuši, ka šeit nāk papildus finansējums. Tāda viela pārdomām. Noteikti, kolēģi, strādāsim, skatīsimies, kā mēs tālāk varam šo jautājumu kārtot. Paldies! Vēl jautājumi? Ieva, tad Pīlādzīte pateica konkrēti 84, 73 bērni. Sienāzītes 59, pagājušajā mācību gadā, šajā mācību gadā 49, Baltiņas vidusskola 25, iepriekšējā tagad ir 19, un Eglēnas pamatskolā bija 7, tagad 2. Tie ir obligātā pirms 7 no un 5, tagad ir 12. 2. 2, vaidies. Tā ir obligātā piecgadnieki, sešgadnieki, ko valsts budžeta mērdotācija. Šis ir samazinājies, ir tātad valsts finansējums, līdz ar to, ja grupiņu skaits un darba laiks nesamazinās, tad mums tā starpība ir jāsadz no pašvaldības. Tad runa divas daļas saklausīt, tad piecgadnieki, sešgadnieki, un otrā daļa ir grupiņu skaits un stundu skaits. Pat cik tad pieņemsim Pīlādzīte, ja ir 84, 73, cik tad ir mazāk to piecgadnieku, sešgadnieku? Pa kādu skaitu? 11. Tie 80. Tie ir 84, arī piecgadnieki, sešgadnieki. Un katrs šie skaitļi ir tieši tā. Jā. Labi. Jā. Un kas bija tās par sarunām par šīm pagarinātajām grupām līdz 19. Un kādā veidā jūs to domājat organizēt? Vai saprotu, ka ir vecāku iesniegumi, kuru lūdz, lai viņu bērni varētu ilgāk vakarā dzīvot bērnu dārzā. Kāds tam ir pamatojums un kāda ir mūsu rīcība? Protams, ka tie ir vecāku iesniegumi, uz ko balstās arī pirmskolas izglītības iestādes darba laiks, ņemot vērā vecāku iesniegumus. Bet katrā gadījumā mēs monitorējam un turpināsim monitorēt, piemēram, Sienāzītī to darba laiku un cik tas ir aktuāli uz šo brīdi ir šiem bērniem palikt to noteikto laiku. Un tad mēs pēc jaunā gada arī skatīsimies, cik mums vajadzēs papildus finansējumu jaunajā budžetā. Redziet, jūs runājat par finansējumu, es varbūt par to otro pusi, teiksim, uzraugot to finansējumu. Ir vecāku iesniegums, un mēs darām. Nav slikti, bet ko tas iesniegums un ko tās papildus stundas nozīmē pašvaldības budžetam? Jā, mums ir jārūpējās par bērniem tā, bet šeit ir jābūt absolūtai skaidrībai. Ir divi varianti. Ir vai nu samazināt pirmskolas izglītības iestādēs darba laiku, bet uzskatu, ka mācību gada laikā to nevajadzētu darīt. Tas varētu būt tikai ar jauno mācību gadu, kad pedagogi tiks informēti par nākošo mācību gadu, jo arī pēc noteikumiem tas ir tā jābūt maija mēnesī. Un tas ir viens. Otrs, tātad pirmkārt var mazināt darba laiku, un otrs var apvienot grupas. Noteikti, Bet sakiet, vai grupas, kas tagad būtu pa iemeslu mums apvienot grupas? Ja bērnu skaits nepiepildās pēc mūsu noteikumiem, ja piemēram Pīlādzīti un Sienāzīti mums ir pēc mūsu noteikumiem noteikts, manuprāt, bija 16 bērni grupā. Ja mēs redzam, ka tomēr nesasniedz, tad mēs apvienojam grupas. Labi, skaidrs, paldies. Man nemaz komentārs. Mēs bišķi sajaucām, pārliecām no viena jautājuma uz otru. Es noteikti būtu pret grupu apvienošanu tādēļ, ka, ja mēs runājam īpaši par 5-gadīgiem, 6-gadīgiem, tad tas nav labi. Mēs jau vispār esam braukuši auzās un visu, ja paskatāmies, kur ir jau ap 20 bērniem, tas nav iespējams. Tiešām, ja mēs gribam kvalitāti, tas pirmkārt. Tāpēc piedod. Jā, es saprotu, tādēļ es arī saku. Sienāzītī šogad tika dalītas. Pareizi darām, jā, pareizi. Tas ir ļoti, lai prot novērtēt Sienāzijas un vecāki, jo tiešām tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka ir šī iespēja. Otrs par vakara grupām. Par vakara grupām, protams, ir cits jautājums, jo mēs redzam mūsu mazpilsētu.
Un redzam, ka vairākas māmiņas strādā Maksimā, piemēram, strādā arī vēl kaut kur. Un tātad būtībā šiem, ja māmiņas īpaši ir citreiz arī vienas pašas audzinātājas ģimenē, tad būtībā ir stāsts, ka šo bērnu tiešām nav kur atstāt. Un mēs esam gājuši Pīlādzītī iepriekšējos gados šo ceļu un skatījušies, bet šeit man ir stāsts varbūt arī par to, ko pārvalde varbūt darīt pa laikam un monitorē. Un ja šo bērnu tajās grupiņās nav, tad tiešām vecākiem tā arī jāprasa. Jā, tas var būt īstermiņa risinājums, bet viņš nevar būt, nu, ka viņš ir ar vienu bērnu, un tad mēs dzīvojam līdz vakara 10. Tad ir jādomā, nu, kaut kāds cits variants, ko mēs darām. Un šeit gan ir apvienotās grupiņas, tātad, ja, piemēram, ir no visām grupiņām, tad, piemēram, savāc šo apvienoto vakara grupiņu, un tad to tā darīt. Ja es domāju, tas uz visiem bērnu dārziem attiecināms, ja, tad būtībā šeit ir jāskatās pašvaldības pienākums, protams, nodrošināt arī tādu, nu, labbūtību arī vecāku vidū, tādēļ, ka mēs spējam pretī, un šeit ir cits risinājums, ja, bet par to grupiņu apvienošanu es noteikti pretī, tādēļ, ka tas ir neefektīvi un nav kvalitatīvi. Paldies! Un es vēl ir kādiem jautājumiem. Jā, es droši vien gribētu pajautāt. Es saprotu, ka Baltinavā un Eglēnā ir apvienotā 5-gadīgo, 6-gadīgo grupiņa. Labdien, es drīkstu atbildēt? Jā. Mums ir tā, mums 6-gadīgo ir daudz, mums 6-gadīgo grupiņa ir atsevišķi, mums ir 4-5 apvienotā. Tas katrā gadā ir tā savā situācija. 6-gadīgi ir atsevišķi, viņiem mums ir 14. Jā, un kā ir ar Pīlādzīti un Cienāzīti? Tur ir atsevišķi, jo tur ir daudz bērnu. Tātad katrā ir pa vienai grupiņai 5-gadīgo un viena grupiņa 6-gadīgo, gan jau, ka nē? Nē. Cik ir? 5. Pie Sienāzītī tātad ir 3 grupiņas un Pīlādzītī ir 6. Jā, un tur tad nu, nebija iespējams no 6, piemēram, izveidot 5, lai nebūtu tā kā papildus finansējums jāliek. Nu, tur ir skaits diezgan liels, ir 18, 17, 16. Un pie šāda skaita tāpat vajag papildus finansējumu? Darba laiks, nosaka darba laiks, jā. Skaidrs, labi, paldies. Man jautājums tad ir, labdien. Jā, lūdzu, Sandra. Ja 73 bērni Pīlādzītī, jūs minējāt, ja ir 6 grupiņas, tad tie ir 12 bērni vidēji grupiņā. Ir arī tā tad ir arī viena grupiņa, kurā ir tikai 5-9 programmas bērni, un ir arī logopēdiskā grupa, kur ir 11 bērni, kur tiešām ir speciālā grupiņa. Tas arī sastātos tos. Jā. Un tad tajās ir mazāk, un tajās pārējās ir vairāk, jā? Paldies. Cik bērnu dārzos ir vakara grupas? Pagaidu. Sandra, Andres, lai uzdot, bet cik tu tur iepauzēji, Andra, lūdzu, turpināt varēs pēc tam. Mans jautājums ir tāds, cik bērnu dārzos ir vakara grupiņas, un vakara grupiņas līdz cik ir tad strādā? Mums kādreiz bija Pīlādzītī vakara grupiņas, bet par cik vairāk vecākiem nebija tā nepieciešamība, tad vairāk vakara grupas nav mums. Un bija Tilžā pēc summētā darba laika, bet arī tas bija pāris gadus atpakaļ, jā. Sandra, lūdzu. 5-gadīgie, 6-gadīgie, tad tās speciālās grupiņas ir ar 5 bērniem? 11 bērni, un tad ir 2. Tad otrā grupiņā ir 2 bērni, kur ir 5-9 programmā.
Viņai pēc noteikumiem nevar būt vairāk logopēdiskajā, tajā, kas ir ar traucējumiem, ne vairāk kā 12 bērni, un speciāliem, kuri 5, 9, tur vispār ir nosacījums, cik bērni grib maz ļoti, tātad, tā kā tur bija ne vairāk kā 3, manuprāt. Tātad viņi ir atsevišķa grupiņa, jo viņi nav integrējamie. Vienīgais dārziņš Pīlādzītis, kurš realizē programmu 5-9 smagiem bērniem, kuri nav integrējami, viņi atrodas pilnīgi atsevišķā klasē. Vai Sandra saņēma atbildi? Jā. Labi, paldies. Ja neviens vairs nevēlas izteikties arī debatēs, tad aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Visi deputāti nobalsojuši par. Lēmuma projekts pieņemts. Sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti. Ja var pāris atslēgt tiešlaidi, tad es drusciņ pēc sēdes vēlētos nelielu viedokli arī izteikt par šo pēdējo lēmumu projektu.